Čau! Te es Viesturs, jeb DJs Viesīs, un šodien es jums pastāstīšu, kā izveidot 808 kickdrumu, jeb latviski to varētu nosaukt par 808 basbungu. Varbūt kādiem no jums ir jautājums, kas tad tā tāda īsti ir. Tātad 808 kickdrums radās 80. gados, 80. gadu sākumā, kad Roland izlaida savu leģendāro Roland TR-808 bungu mašīnu, un kopš tā laika šis kiks, jeb šī basbunga, ir gājusi cauri dažādiem mūzikas stiliem, un galu galā šobrīd apstājusies pie, patiesībā viņa nav šobrīd apstājusies ne pie kā, jo 808 kickdrums tiek izmantots gan hip-hopā, gan hausā un vēl visādos citos stilos. Tiesa gan tīrā veidā varbūt nevienmēr, bet laierots kopā, kas ir laierošana, to es varbūt pastāstīšu kādā no nākamajiem raidījumiem, bet tāda sīkākā, tādā vienkāršā veidā varētu teikt, ka laierošana tas ir tas, ka mēs paņemam vienu, piemēram, šo 808 kickdrumu un uzliekam viņam pa virsu vēl kaut kādu, piemēram, dzīvo basbungu, kas ir ierakstīta dzīva, un tad mums, piemēram, šis 808 kickdrums dod vairāk to basu tīri, un tā dzīvā basbunga, kas ir ierakstīta, mums dod atkal vairāk augšas un augšējās frekvences, un tas izklausās tā dzīvāk, bet katrā ziņā arī pietiekami basīgi. Šodien mēs šo 808 kickdrumu taisīsim Abletonā. Kādēļ Abletonā? Tādēļ, ka lielākai daļai Latvijas producentu ir Abletons, nevis Logics, un tad es parādīšu, kā to var izdarīt Abletonā. Tiesa gan, sākumā es to izdarīju Logicā, un godīgi sakot, Logica variants man patīk labāk, bet arī Abletonā katrā ziņā to var izdarīt ļoti normāli, un patiesībā jums nekas daudz nav vajadzīgs. Jums ir vajadzīgs kāds sintezators, kuram ir sinus oscilators, jeb tā kā īstenībā arī der sampleris, kā tas būs šajā gadījumā, un vispirms paskatīsimies, kā tad mums izskatās 808 basbunga. Kā mēs šeit redzam, šis ir 808 basbungas waveforms, un ja mēs paskatāmies šeit, tad sākumā viņa iet, viļņa amplitūda ir lielāka, viļņa amplitūda šeit ir lielāka, un šeit viņa paliek mazāka. Varētu teikt, ka tas ir galvenais, bet patiesībā tā nemaz nav. Ja mēs ieskatāmies uzmanīgi, tad šeit, atkal pa X-asi, kā mēs redzam, tad šeit samazinās frekvence. Pašā sākumā frekvence ir augstāka, kā redzam šeit, un tad viņa paliek arvien zemāka, un viļņa garums palielinās. Lūk, tad ķersimies klāt. Ja mēs atveram Abletonu, tad kas mums ir vajadzīgs? Šajā gadījumā mēs izmantosim neko citu kā vien parasto simpleri, ko daudzi varbūt vispār nekad mūžā nav izmantojuši, jo domā, ka viņš ir pārāk vienkārša lieta un nekam viņš nav derīgs, bet patiesībā tas ir viens no Abletona, manuprāt, labākajiem un interesantākajiem instrumentiem. Tas nav sintezators, tas ir sampleris, kas nozīmē, ka mums šajā samplerī būs kaut kas jāieliek. Lūk, vispirms mēs paņemam simpleri un ievelkam vienkārši jaunā celiņā. Šeit mums parādās drop samples here. Tad mēs izvēlamies, lūk, kā es esmu no Logica norenderējis sinus vilni, kura nots ir tā kā 0. oktāvas lā, jeb angliski un starptautiski A0. Viņu mēs vienkārši paņemam, ievelkam iekšā. Kā jūs šo vilni varat dabūt? Jūs varat vienkārši ieiet adresē, kas ir šeit pat lejā zem video, un tur arī ielādēt šo vilni. Jā. Tagad, kā mēs redzam, mums šeit ir sinus vilnis, ja mēs paspēlējamies pa MIDI klaviatūru. Lūk, un tagad mums ir paņemts šis samples, un mēs viņu tagad uztaisīsim īsāku un ieliksim viņu ciklā. Tātad cikla garums mums būs diezgan maziņš, piezūmojam klāt, izvēlamies arī snap, lai mums būtu šis cikls precīzs, jo pretējā gadījumā būs tā, ka šis cikls nebūs precīzs, un mēs dzirdēsim dažādus klikšķus un visādas citādas skaņas, kuras mums galīgi nevajag. Tā, lūk, cikla garums ir īstais. Tātad cikla garums, principā ir vienalga. Es šajā gadījumā izvēlos, lūk, šeit ir 1 vilnītis un 2 un 3, varbūt labāk būtu izvēlēties 4. Tātad, vai arī 2, tikpat labi. Jā, katrā ziņā arī 3 vilnīši derēs, un tad mēs atkal varam paspēlēt MIDI klaviatūru, un kā mēs dzirdam, tad mēs varam noti turēt, cik ilgi gribam. Nākamā lieta, kas mums tagad ir jādara, mums ir jāķeras klāt beidzot basbungai pie ragiem, ja pareizāk sakot, es nezinu, pie kā mēs basbungai varētu ķerties. Mums ir jāizveido šī basbunga. Tas patiesībā nav ļoti grūti, kā es šeit rādīju tikko
šajā te mums ir jāpanāk tas, lai šis sinus vilnis, kas iet visu laiku vienmērīgi, sākumā iet ar augstāku frekvenci, pēc tam pakāpeniski paliek klusāks un arī frekvence paliek zemāka. To mēs varam izdarīt patiesībā ļoti vienkārši. Mēs atkal izvēlamies Abletonu, un Abletonā mēs izvēlamies vispirms mums vajadzēs tātad volume envelopu, jeb latviski to varētu saukt par skaļuma aploksni. Grūti atkal pateikt, kā to latviski nosaukt, bet volume envelopes ir tāda lieta, kas palīdzēs šī basbungai palikt klusākai. Vairāk par envelopiem iespējams es pastāstīšu nākamajā reizē, kad mēs no šīs 808 basbungas taisīsim kādu interesantu sintezatoru. Bet tagad viss, kas jums ir jāizdara, tātad attack jāuzliek uz 0, decay, tā apmēram uz, grūti pateikt, varētu būt, ka tas būs kaut kādas, sākumā mēs varam uzlikt lielāku, piemēram, pat 1 sekundu vai pat bišķi vairāk, un sustain mēs varētu uzlikt kaut kur apmēram šādi, paskatīsimies pēc tam, kā tas skanēs, un release pagaidām nav svarīgi, ja mēs tagad paspēlējam. Vēl ko vajadzētu izdarīt, vajadzētu uzlikt skaļumu uz 0 apmēram. Un jau mums sāk veidoties kaut kas līdzīgs basbungai. Nākamais, kas mums obligāti ir jāizdara, mums ir jāieslēdz tātad šis frekvences jeb augstuma, atkal envelopes, ko angliski sauc par pitch envelope, lai mēs varētu panākt to, ka, kā mēs šeit skatījāmies, kad sākumā frekvence ir augstāka, tātad šeit ir mazāks attālums starp viņiem, un beigās viņi paliek zemāka. Lūk, tagad mēs izvēlamies atpakaļ Abletonu un izvēlamies pitch envelope un ieslēdzam viņu iekšā. Un šeit, lūk, uzreiz mums, kā mēs ieslēdzam pitch envelope, šeit mums pie apakšā simplerī pie zem envelope parādās tāds iedegās balts kvadrātiņš, un mēs viņu uzvalkam līdz pašai augšai, tātad plus 48 pustoņi, kas principā varētu būt, varbūt, ka ir pat diezgan pietiekami, bet kas ir pats svarīgākais, mums ir pareizi jāsaregulē šis pitch envelopes, un, to mēs tūlīt izdarīsim. To mēs varētu izdarīt apmēram šādi, tātad decay mums vajag diezgan ātru, piemēram, 15 milisekundes būs labas, sustain 30 būs arī labi, un release paskatīsimies. Un tagad paspēlējam šo basbungu. Lūk, un mums jau ir kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs 808 basbungai. Protams, šeit vēl var veikt dažādus uzlabojumus un nedaudz pieregulēt vairāk. Es to visu jau izdarīju tā kā Logicā. Tagad brīva izvēle un brīva vieta jums, kur izvērsties, pieregulējiet šos settingus, kā jums pašiem labāk patīk. Tagad es jums parādīšu ātri, kā gala rezultāts izklausās Logicā. Logicā, kā jau es teicu sākumā, man gala rezultāts patīk nedaudz labāk nekā Abletonā, bet arī Abletonā tas ir pietiekami normāls. Un Abletonā tad gala rezultāts varētu izklausīties apmēram šādi. Kā jūs redzat, šeit es esmu uzlicis arī equalizeri, kas nedaudz izceļ augšējās un basu frekvences, arī kompresoru, un, tāds apmēram izklausās gala rezultāts Abletonā. Tūlīt es jums parādīšu, kāds tas izklausās Logicā. Lūk, tāda šī basbunga izklausās Logicā. Dziesmas kontekstā tas varētu būt apmēram šādi. Manuprāt, ļoti patīkama tāda dzīva, ne dzīva, bet elektroniski dzīva basbunga, kas derēs, manuprāt, gandrīz jebkurā mūzikas stilā, gan elektro, gan progresīvu, pieļauju arī, ka pat dubstepā, un, tas arī principā laikam viss, ko es jums gribēju šodien teikt. Lai jums katrā ziņā forša piektdiena, tiekamies atkal jau pēc nedēļas.